Lai izmantotu Google Classroom sniegtās iespējas, mēs izveidojam klasu, kurā mums ir attiecīgi vairāk kā 2 skolēni. Tad mēs izmantojam motivācijas sistēmu, vismaz 2 tēmiņas mums ir izveidotas. Tēmas pēc uzbūves ir vienādas, pēc satura atšķirās. Tātad katra tēma sākās ar mums ir prezentācijas, lai informācija būtu atraktīvāka un interesantāka teorija, tad mums ir tas nedaudz izveidots ar animācijām. Tādas prezentācijas mums ir abās tēmās. Animācijas ļoti veiksmīgi ļauj jauniešiem labāk uztvert teoriju. Tad mums ir uzdevumi, kuros mums iekšā ir gan teorija, gan uzdevums, kurā mēs izmantojot ārējos avotus iegūstam teoriju. Šajā gadījumā tas ir no uzdevuma LV, kur pēc tam tiek izmantoti šajā gadījumā Excel files un Word files, kas mums ļauj veidot uzdevumus. Un tad mums attiecīgi šeit ir izstrādāti kritēriji. Kritēriji tātad mums sākās sasniedzamiem rezultātiem, kuros mēs definējam, ko mēs gribam sasniegt. Tad mums ir snieguma līmeņa apraksti, kas attiecīgi šajā gadījumā ir ar 2 kritērijiem. Viens kritērijs mums ir darbs ar failu, otrs kritērijs ir darbs darba lapā. Un sādalās pēc steiguma līmeņiem, sāc apgūt, turpina apgūt, apguvis vai apguvis padziļināti. Tas mums izsver dažādas formas un dažādas veidus, kā cilvēks ir izpratis tēmu. Tad attiecīgi mums ir aptaujas, kuros mums šajā gadījumā ir 3 jautājumi, bet tos var ātri vienkārši papildināt, izveidot, nemainot pašu konkrēto darba tabulu. Tāda mums ir abās tēmās. Vienā par vienu tēmu, attiecīgi otrā par otru tēmu, kurā mums ir izmantot dažādi jautājumu tipi, kur ir gan pa vienai atbildē, gan brīvās formas, gan daudzas atbildes kopā. Tad katras tēmas sākumā mums ir paredzēts sahā slaidu ātrais testiņš ar dažiem jautājumiem, kas mums ļauj viņus iemudrināt, uzmudrināt un nedaudz pakustināt smadzenes. Abi testi tiek izveidoti tā, lai varētu nedaudz atgādināt iepriekšējo tēmu un viņi nedaudz sākt atcerēties, ar ko viņi darījuši iepriekšējā stundā. Tad mums ir motivēšanas sistēma, kurā cilvēciņiem ir uzdevums savākt 10 punktiņus, kā rezultātā viņi iegūs mums zelta zvaigznīti. Attiecīgi punktiņus liek par darba stundā, par izpildītiem uzdevumiem. Katrā datumā mēs iegūstam kaut kādu punktu skaitiņu. Piemēram, šodien es plānoju iegūt 9 punktiņus pats priekš sevis, kā rezultātā man būtu attiecīgi tikai 1 punktiņš jāsakrāja, lai es dabūtu zelta zvaigznīti, varētu pildīt māju darbus. Lai aptaujas tabulas mēs saprastu saprātīgāk un varētu viņas ne tikai apskatīties, bet arī analizēt, tad attiecīgi mēs izveidojam Excel failu, kurā mēs redzam uzreiz visus iegūtos atbilžu variantus un varam šo informāciju izmantot kaut kā jēgpilni prātīgāk tālāk.